jau ir pierādījums tam, ka esat pietiekami drosmīgi un atbildīgi, lai tiktu arī līdz šīs skolas absolvēšanai. Arī mēs, 2. kurs, tieši pirms gada skatījāmies uz visu no jūsu perspektīvas. Es arī nē. Bet nekas asāmies, bet mēs gribam, lai jūs atceraties. Mēs ļoti gribam, lai jūs atceraties šos 3 punktus. Un sākam priekšā punktu. Jā, kurš nav svarīgs, tas ir punkts par brīvo laiku. Un kad mēs sākām mācīties šajā skolā, mēs sapratām, ka brīvais laiks šajā skolā īsti nav. Ja liekas, ka ir brīvais laiks, tad tas īsti nav brīvais laiks. Jā, brīvais laiks jūs gribat par brīvo laiku tikai tagad viss padarīts. Ja pamatskolā bija tā, ka to aizgājas skola, beidzās skola, izpildīja mājasdarbs un brīvs. Brīvais laiks principā viss mājasdarbs, jā. Nu, kā kurš uz to skatās. Un arī 2. punkts par atpūtu. Ir tāds viens ļoti labs teiciens. Tie, kuri labi strādā, arī labi atpūšas. Ja? Atceramies to, tur to galvā. Un visbeidzot, 1. punkts. Atceraties, kāpēc jūs esat šeit. Jūs neesat šeit priekš, tas jau teicu iepriekš, jūs neesat šeit priekš skolotājiem, neesat šeit priekš skolas. Jūs esat šeit priekš saviem, jūs šeit atnācāt, jo jūs gribējāt kaut ko izdarīt, jūs gribējāt kaut ko pilnveidot, jūs gribējāt kaut ko, varētu pat teikt, kā iemīlēt, vai ne? Tas ir speciāli. Dāvaniņu. To jūs apskatīsieties klasē ar skolotāju, kāds paliek noslēpumā, bet tur viss ir stresa situācijām, tā lai jūs uzmundrinātu viens otru, un arī dažas lietiņas, lai palīdzētu mācībās. Jā, sveicāt!